Sveicieni no Zebra Master. Šodien pie mums ciemās Eduards no Carnikavas makšķerēšanas skolas, jeb CMS. Viņš mums šodien pastāstīs daudz interesantas lietas par feeder makšķerēšanu. Sveiki, nu ejam! Nu ko, galvenais jautājums ir feeder makšķerēšanā, ar ko ķert. Un parasti mēs izvēlamies makšķerkātus dažādus no dažādām firmām. Šeit mēs redzam Nitro pārstāvētājus kātus un nedaudz pastāstīšu par tiem. Kāti dalās pa klasifikāciju. Kā izvēlēties kātu sev piemērotu jaunu iesācējiem. Nevajag steigties pirkt dārgāko vai lētāko. Jāsaprot, kas ir jums vajadzīgs. Kātiem ir klasifikācija. Sākās viņa ar ultralight, tie saucamie pīkeri, kuriem ir garums no 2,40 līdz 3 metriem. Ar paredzamo kastinga iemetiena svaru no 10 gramiem līdz 30 gramiem. Nākamie ir light kāti, kuri ir bišķiņ garāki, sākās no 3 metriem līdz 3,60 ar kastinga svariem līdz 40 gramiem, kurus izmanto kā ultralight stāvošos ūdeņos vai ūdeņos, kur nav lielas straumes. Nākošā divīzija, kas ir klasifikācijā, tā ir medium klases kāti, kuri vairāk ir 3,60 garumā un svaros līdz 80 gramiem. Tas ir visvairāk pārstāvēts kātu klases. Feeder makšķerēšanā ar viņiem ķer gan stāvošos ūdeņos, gan ūdeņos ar straumi. Visvairāk izmantojams mūsu reģionā kāds ir heavy. Pārsvarā tie kāti sākās ar 90 gramiem plus līdz 120-110 gramiem. Un viņi pārsvarā ir no 3,60 līdz 4,20. Vispopulārākais izmērs ir 3,90, kurš ir dažādo veidu uzbūves, ātrie, paraboliskie un medium klases. Ja? Tātad pēdējā paša niknākā kātu pārstāvniecība ir extra heavy. Viņa ir no 3,90 līdz 4,20, bet tagad ir parādījušies jau kāti 4,40, 4,50. Ar maināmo daļu, kuru jums pabīda garumu uz 30-40 centimetriem. Tie ir visniknākie kāti, viņi parasti ir ļoti cieti, tālmetienu kāti, kurus izmanto ar kastinga svariem līdz 150-160 gramiem. Tāpat arī ir kāti bišķiņi ar vieglākiem svariem, kurus izmanto ne tik straujās upēs. Bet pārsvarā šie kāti ir domāti tālmetienam, noturēt lielā straumē barību un zivi. Kādā tomēr izvēlēties kātu savai pirmai feeder copei? Skatieties lūdzu uz kātiem, ne pēc cenas, bet pēc tā, ko jūs varat nopirkt. Tas ir viens. Otrs. Jauniesācējiem nekad nepērsiet kātus ar mīksto uzbūvi, paraboliķis, un pavisam extra heavy kātus, jo šādi kāti domā tiem, kas jau ir pieredzējuši, kas māka pareizi iemest, un lai jums arī zivs izvadīšana būtu pareizi. Tātad skatāmies uz kātiem, kuri ir vidējās uzbūves kāti, kuri strādā no augšas līdz pirmai trešdaļai, un bišķiņ zemāk, ja, līdz pusei. Tas jums ļaus arī iemest, izvadīšanas zivs būs vieglāk, un nevajadzēs neko darīt tādu, lai ļoti stipri riskēt pie zivs izvadīšanas. Arī metiens būs jums grieti pareizāks, ja pat jūs nemākat to darīt pareizi kā vajag, kā to dara sportisti un pieredzējuši cilvēki. Tātad es ieteiktu ņemt kātus ar kastinga testu no 90 gramiem, garumā 3,60. Ja jūs zinat savus apstākļus, kur jūs cerat, ka jums jābūt tāls metiens, tad ņemiet kātus ar 3,90 garumu un variet ņemt 100 plus grami iemetienam. Kas ir jāzina, kad jūs izvēlaties spoles? Spoles ir divu tipu veidi – ātrās un spēka spoles. Feeder makšķerēšanā nosacīti ir vajadzīgas spēka spoles, kuriem pārnesums būs 4,6 pret 1. Tas nozīmē, ka pie viena apgrieziena jums spole taisīs 4 apgriezienus. Tādā veidā jūs arī varat izvilkt lēnāk, bez sasteiguma to zivi, ja viņa būs smaga un tam līdzīgas lietas. Ātrās spoles piemērotas kā, piemēram, šitāda izmēra, 3000 izmērs. Izmērs nosaka kasetes apjomu, ja, ir vajadzīgas ātrās spoles, piemēram, tempa copei, kad jūs makšķerējat mazo zivi, raudiņu
nelielo plicīti un tā tālāk. Ja? Lielās spoles būs vajadzīgas brekšiem, karpām, līņiem, karūsām, tālā metienā, lai jums būtu jāvelk, jāstrādā ar kātu un tā tālāk. Ja jūs izvēlaties savu pirmo spoli, vienmēr, ja jums jau nopirkts kāds vai nopirkta ir spole, atnāciet uz veikalu, kur jūs iegādāsieties spoli vai kātu, salieciet jūsu instrumentus kopā, paturiet rokā, vai tiešām viss atbilst tam, kā jābūt. Rokas balanss, jo visas spoles, kas ir feederim, viņiem centrs ir bišķi nobīdīts uz priekšu, tāpēc, ka kāti ir gari, 360, 390 garumā, piemēram, un tur, lai sabalansētu to svaru iemetienā, ir vajadzīgs bišķiņ centrs nobīdīts. Spinningotājiem viņam otrādi, viņiem ir centrs nobīdīts uz aizmuguri. Spoles arī dalās divās daļās ar kasetu tilpumu. Kasetes ir dziļās, kā šeit jūs redzat. Ja, te ir domāts lielam daudzumam auklis, pamatā šeit liek monofīlo auklu, un ir šāda tipa S-klases vai seklā kasete. Viņas vairāk domāts ir pītām auklām. Šeit jūs varat uztīt 150 metrus pītās auklas, un jums viņa būs uztīta līdz maliņai smuki, tā kā vajag, lai varētu precīzi smuki iemest. Šāda tipa spoles, tie saucamā longkastes spoles, viņi ir ekstra sēklas, viņiem paaugstinātas kasete. Viss ir darīts priekš tā, lai jūsu metiens būtu pēc iespējas tālāks, spēcīgāks un precīzāks. Ja jūs izvēlēties kātu, kurš būs garumā no 2,40 līdz 3 metriem, es iesaku ņemt spoles, kuras atbilstība diametrā ir no 2500 līdz 3000. Tas būs ideāls balanss jums, nebūs spole pārāk smaga, varēsiet ātri strādāt, būs viegli pārmest. Ja jūs makšķerējat attālumos vairāk pa 40 metriem, ideāla spola būs 4000 apjoms. Ja jūs ieiet tālāk savā distancē, piemērotākā spola būs 5000, 5,5 līdz 6000. Attiecībā arī no kāda. Bet komplektu jums jāizvēlās labāk salikt veikalā, lai jūs saprastu, kas jums vajadzīgs. Tātad ar spolēm mēs esam sapratuši, ko darīt, skatāmies uz cipariem. Tātad atcerieties, pats galvenais. Ātrās spoles ir no 5,01 pret 1, lēnās spoles sākās 4,2 pret 1. Tātad pie visu klāsta, ko mēs esam redzējuši, ir vēl atsevišķi klāsts spolēm, tā saucamās Beitrandera spoles vai tukšgaitas spole, kur ir vajadzīga vairāk domāta karpu copei vai diezgan palielām zivīm, kur spēj skriet no jums prom. Šeit ir speciāls mehānisms Beitranders, kurš pārvedot viņu darbības stāvoklī, spola griežās tukšgaitā. Viņam ir atsevišķi savu bremzi, kur var pieregulēt, cik brīvi viņš noies. Un tad mēs varam redzēt, ka pavisam brīvi aiziet. Ja, tiklīdz jūs apgriežat, uztaisiet vienu apgrozījumu, viņš ieliekās atpakaļ savā darbības vietā un sāk strādāt augšējā bremzi. Tā ir tāda īpašība, ar kuru šitāds spoles izceļās starp visām citām. Jā, bišķiņ sarežģītāks mehānisms, bet tas dod jums tādu iespēju, ka jūs varat bišķiņ pagulēt arī makšķerēšanas laikā. Jūsu makšķeri neaizskries līdz ar zivu. Kāds mums jau ir, spoli mēs esam izvēlējušies, tagad vajag spoli aprīkot ar auklu. Auklas ir dažādas, diametri, krāsas, īpatnības, vienas stiepjās, vienas ir cietākas. Ja? Priekš feedera makšķerēšanas nevajag skatīties uz dārgiem plauktiem, bet jāsaprot, ko jums vajag. Ja jūs makšķerējat tuvās distancēs, mazā spolīte, ņemiet auklas nelielu diametru, sākot no 0,20 mm, pārsvarā tumšas krāsas. Ja ir tāda iespēja, nopērcēt ļoti labu auklu, piemēram, Nitro ir grimstošā speciāli domāta feederim monofilā aukla, ideāli priekš jebkuras feeder copes. Der arī karpa copē, līņu copē, karūs copē. Mēs varam skatīties arī paredzētas karpa makšķerēšanai auklas,
kas arī der feederu makšķerēšanai. Bet jāņem vērā, ka tās auklas būvētas tā, ka viņiem ir papildus izturība, un viņi ir izturīgas ļoti labi pret abrazīviem. Tad var ķert akmeņainos ar gliemežiem vietās, tad tā aukla būs izturīgāka nekā pārējās. Izmantojot, piemēram, savienojums tādus kā šoklīderes vai pavadas, bieži vien izmanto arī tādas lietas kā auklas, kuras paredzētas neredzamībai. Tādas ir mums caurspīdīgas auklas, ja, viņas der. Un tā mums arī ir speciāla aukla fluorkarbona. Fluorkarbons mēs izmantojam kā papildus instrumentu mūsu montāžai. Bet par montāžu es jums izstāstīšu vēlāk. Ja jums ir spolis ar dziļo kaseti, izmantojot pārsvarā monofilo auklu. Tiklīdz jums ir jau nopirkta laba spola un jūs jau domājat, ka jums jāpaņem ir pītā aukla, kur mums ir pīto auklu klāsts, kur var izvēlēties sākot no 4 pinuma auklām, 8 pinuma auklām un tā tālāk. Ja? Ir speciālās auklas, tādas pītās auklas, kuras ir domātas speciāli feederim. Viņas arī grīmstošas, viņam iekšā ir speciāls diedziņš, kas pasmadzina to auglu, kur ātrāk noguldās uz grunti, nepeld un netraucē pārējiem arī ūdens iemetniekiem. Pītās auklas izmantojās labāk priekš seklām spolēm, kur ir neliela spolīte, kur smuki uzpinās jebkura pītā aukla, kur jūs izmantosiet. Iesācējiem vislabāk būtu izmantot pītās auklas 4 dzīslu. Tas ļaus jums gan iemācīties ar šo auklu strādāt, gan viņi krietni ir izturīgāki un mazāk prasības pret tā, kā ar viņu jūs strādāsiet. Arī nav tik dārgi, jo augstākas klases pītā aukla ar dažādām īpašībām, 8 dzīslu, PE un tā tālāk, viņas jau stipri atšķirsies cenā un izmantošanā. 8 dzīslas reti izmanto feederā, vairāk viņi domāt ir spinningam. Bet kaut kādā zināmās apstākļos, kur ir tīrs ūdens, tīra grunts, ļoti labi arī strādā 8 dzīsli. Makšķerēšanā arī sīkumi ir ļoti svarīgi. Viens no tādiem ir āķi. Veikalā Zebramaster ir dažādi piedāvājumi āķi. Ar pavadām, bez pavadām, dažādu izmēru un dažādām zivīm. Kam grūti orientēties, speciāli ir apzīmējumi, kādai ēsmai, kādai ziltiņai. Viss, kas jums jāzina, jāpaskatās ir uz izmēra, pavadas, garuma, biezuma un tā tālāk. Jūs varat redzēt dažādu piedāvājumu no Komatsu, ir budžeta varianti, ir bišķiņ dārgāki, ir ar pavadiņām, arī ir klasiskie owner āķi ar pavadām, kuri savā laikā bija superhīts dažiem makšķerniekiem. Arī var redzēt kājas garuma, izliekumu, kā arī varat atrast arī Eiropas brendu Trabuco āķus, kur parādījuši sev arī no labās puses, ērti lietojami, labi izmēri, auklas izturīgas, āķi ļoti labi priekš asariem, līņiem, karūsām. Nāciet uz veikalu, izvēlieties, ja nezināt paši, kādu āķi izvēlēties, vienmēr ir laipni pārdevēji, kur jums pakonsultēs un ieteiks labāko. Barotavas ir visādas un dažādas. Ir parasta veida, parastās barotavas šāda tipa vai šāda tipa, kurim barotavas sviniņš ir no sāna, kādiem ir apakšā, ja. Ir vispārībā šāda veida pusslēgtā barotava ar nosaukumu window. Window ir lodziņš, šis lodziņš ir vajadzīgs, lai likt tur iekšā barību vai dzīvo ēsma. Dažādu veidu plasmas barotavas. Visas viņas vajadzīgas saviem apstākļiem. Klasiskā copa feederī nosaka apstākļi, kur jūs ķersiet ar kādu barotavu. Mazajos dīķos, nelielās upītēs, kur nav straumes, parasti izmanto vieglās barotavas. Pārsvarā viņas var būt ar sāna svinu, kā piemēram šeit. Klasiska 28 grami, mazā barotaviņa,
Mums nevajag tur daudz barot, mums jātur interese visu laiku uz vietas tai zivī. Tāliem metieniem ir tā saucamā ģuza, ja, kur ir mērķiecīgi svinds nolikts uz leju, lai metiens būtu koncentrēts balistisks metiens, tālmetiens. Vai nu šī tāda veida piramīdiņa, kas arī ļauj jums tāli iemest. Visi viņi dalās pēc svariem. Svari attiecīgi jums vajadzīgi, kā mēs jau runājam, jūsu kātiem, lai saprastu, cik spēcīgi metienu darīt, cik tas kāds var izturēt. Ja, parasti mēs jau stāstījām, ka tālmetienu kātiem varētu būt 90+, ultralight pīkeriem tas varētu sākties ar 10 gramiem un tā tālāk. Tas obligāti jāzina jūsu kāta testi, maksimālais un minimālais. Minimālam kātam, piemēram, ultralightam var rādīts 10 grami, tas nozīmē, ka jums jābūt barotavai 10 grami mīnus 5 grami priekš barības. Un maksimālais jūsu paņemtais ir atkal, piemēram, 25 vai 30 grami, atkal mēs tam noņemam klāt kaut kādus 8 gramus, kas ir barībai domāts. Kātiem, kuriem apzīmējums ir 100+ vai 60+, tas nozīmē, ka maksimālais barotavas svars var būt 60 grami, plus iekšā vēl ir barība. Tātad pa barotavam izvēlamies attiecīgi no kāta, izvēlamies tilpumu, cik daudz vajag barot intensīvi vai neintensīvi. Ja vajag tikai uzturēt interesi, tad ņemam mazāk apjomu. Ja mums vajag konkrēti visu laiku barot, pieaicināt zivi, tad ņemam bišķiņ lielākus. Ja? Attiecīgi no tā, kā jūs vēlaties ātri dabūt savu barotavu ārā, viņas ir ar spārniņiem, kas palīdz jums tā kā pacelties no grunts, un ja, piemēram, ir kāda asa kāns, tad tie spārniņi dod jums iespēju pacelt ātrāk to barotavu no grunts, lai viņi neaizķerās kopā ar zivi. Tāpat arī ir barotavs, kuriem ir tā saucamie ankuru sistēma, ja? Kad viņi iedurās gruntī, un strauma viņus nevelk. Ja? Viņiem ir speciāli tāda konstrukcija. Jebkurā gadījumā, atnākot uz veikalu Zebra Masters, jūs varat redzēt lielu piedāvājumu, pakonsultēties ar pārdevējiem, un viņi ieteiks jums, kādu barotavu jūsu makšķerēšanas apstākļiem būs noderīga.